Tad sajūta, ka ir pagājis jau pusgads kopš man pēdējā video, un ir arī sācies 2026. gads. Tā kā es beidzot gribu sākt kaut ko atkal filmēt. Ārā baigi augsts, ir barga ziema, tāda kā tā jābūt, bet metināt vai tur netālu darboties sevišķi neprasās. Un arī tā kā mana darbnīca ir diezgan maza un augsta, tur arī neko negribas darīt. Līdz ar to ir bijis daudz laika padomāt, ko vēl var darīt, kamēr nepaliek siltāks. Tad šodien būs filtru maiņa dzinējam un salonam 15. gada Volkswagen Polo. Es nemāciešu teikt, vai visiem līdzīgiem modeļiem ir tāda pati darba secība, bet es pieļauju, ka ir. Šis konkrēti ir 15. gada Polo 6C, tātad Mark 5 sērijas facelift modelis 1.2 turbo benzīns. Tad, kas būs vajadzīgs filtru maiņai, protams, ir filtri. Vēl būs vajadzīgi 2 instrumenti, knīpeks, stangas un vienkārši parastais skrūvgriezis. Nekas cits tam nav vajadzīgs. Salona filtrs atrodas pasažieru pusē. Zem bardačoka šeit apakšā es iesaku ieklāt kaut ko uz paklāja, lai, ja kaut kāda netīruma izkrīt no filtra, tad nav baigais čakars to satīrīt. Tā kā šitā. Tālāk palienot apakšā, jūs redzēsiet šitādu lietu. Lai izņemtu filtru, ir ļoti vienkārši šos klipšus pastum uz iekšpusi kopā un tam panelim jānonāk nost. Tālūk. Tā. To nolieciet vietā un izņemiet filtru. Varbūt nedaudz ar palocot uz sāniem. Tātad lietots filtrs izskatās šādi. To droši varat mest ārā. Tā, šis ir viens filtrs dzinējam, un šis ir salona filtrs. Pretstatā ar veco filtru. Acīm redzam starpību. Šeit, kur filtram sānā rakstīts Airflow un bultiņas, tātad šādā virzienā. Uz turieni, jo tādā virzienā pūš fēns. Ērtībai varat izņemt ārā deķi vai kas jums tur ielikts ir, ja vispār vajag. Tāpatās kaut kāds gruzas nokrita. Ievietojiet filtru iekšā. Vieglāk to izdarīt šādi priekš, novietojot sānus, tad paceļot. Ok, apakšējais stiprinājums. Šī puse ar šo sienu ir pasažieru virzienā. Un turiet šos klipšus saspiestus uz iekšu, pēc tam tos jāizbīda uz sāniem. Un tad vienkārši šī mala uziet virsū pa tādām gropēm, ne gropēm, gar malu. Vienkārši. Svarīgi, lai tas vāciņš uzspiežās ciet līdz galam. Redziet, šeit ir tāda šķirba, kas nekam nedara. Tālūk. Un tad var uzslidināt virsū uz klipšus, uz sāniem, un viss turās vietā. Tālāk dzinēja filtram atveriet haubi, kapatu. Un pārliecinieties, ka tas jums neuzkritīs uz galvas. Zem pārsega, kur ir gaisa ieplūde, un lai tiktu pie filtra, vispirms ir jānoņem šīs metāla skavas. Vienkārši paņemot, saspiežot un pavelkot malā. Au! Okay, skatieties, lai jūs neieverat pirkstu tā kā es tikko. Šitā caurules virzienā. Iegaumējiet, kad jūs ņemat no šo skavu, nenovietojiet to pārāk tālu uz šīs rievotās daļas, jo tā ir diezgan mīksta un var plastiski deformēt. Pirms jūs noņemat šo cauruli, ar pirkstiem noņemiet nost šo elastīgo caurulīti. Vienkārši pavelciet un noņemiet no ieplūdes caurules.
Tikai tas asins mazliet sāk traucēt. Un kaut kādu iemeslu pēc Volkswagen grupa izdomāja, ka, lai izņemtu filtru, vēl vajadzīgs 2 krustiņu skrūvus. Okay. Un pēdējais, lai noņemtu, ir 4 šādas skavas, kuras ir jāiespiež uz iekšu, priekšā un aizmugurē, un tad šo vāku var noņemt nost. To pat var izdarīt ar pirkstiem. Varbūt aizmugurē vienīgi grūtāk. Filtru var vienkārši ar pirkstiem izņemt. Pilns ar putekļiem un pieneņu sēklām. Krāsas mazliet atšķirās. Paņemiet apakšējo daļu un filtram gumijotā puse ir uz augšu un iesēdiniet to, lai tā uzsēžās tai paredzētajā vietā. Pievērsiet uzmanību, lai šie sari filtram paliek iekšpusē, tos nenolauziet. Tāpat arī otrā pusē iespiediet ar pirkstu uz iekšu. Apiet apkārt malai, lai nekur neiet garām gaiss. Ārvaldiet kārtīgi. Tālāk ņemiet vāku un uzlieciet to atpakaļ. Bum! Gatavs! Nosacīt vēl vienīgais stiprinājums, kas tam filtram ir šeit tāds kā piekabs āķis gandrīz, uz kā tas uzsēžās aizmugurē uz šī cauruma. Atcerieties pievienot šo šļauku pie filtra. Un nekādu citu stiprinājumu tam nav. Šīs skavas. Bum, tik vienkārši. Gatavs.